Balsu skaitītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdaka. Cienījamie klātesošie, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 12 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu 2015. gada 3. jūnijā Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme numur 10. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99, sabojātas un nomainītas 1. Dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 97, par nederīgu atzītu 1. Pret visiem kandidātiem balsots 42 vēlēšanu zīmēs. Par vienīgo kandidātu Raimondu Vējoni nodotās balsis par 55, pret 42. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Raimonds Vējonis. Tiešām liels paldies par doto uzticību man, un es vēlreiz varu apliecināt to, ka es pēc labākās sirdsapziņas turpināšu to darbu, ko es esmu veicis, un turpināšu to darbu arī valsts prezidenta amatā, stiprinot Latvijas drošību, veicinot reģionu un visas valsts attīstību, un, protams, ceļot mūsu tautas labklājību. Gribu teikt lielu paldies saviem partneriem, jāsaka tā, šajā prezidenta kandidēšanas tūrē, jo šī, manuprāt, bija pirmā šāda prakse Latvijas vēsturē. Mēs ļoti saturīgās debatēs un diskusijās tikāmies dažādos formātos, lai sniegtu savu redzējumu par valsts attīstību, par to, ko mēs darīsim, nokļūstot valsts prezidenta amatā. Tiešām paldies par šo saturīgo sacensību. Gribētu pateikt paldies arī savai ģimenei, jo bez viņas atbalsta tas būtu, protams, būtu grūti. Man šajā brīdī nāk prātā patiesībā tas, ko 1919. gadā Jānis Čakste teica, ka bija Latvija tikko nosvinējis 1 gada jubileju. Viņš teica, ka mēs varam lepoties ar to, ko esam padarījuši, un viņš redzēja un secināja to, ka ir pamats gandarījumu skatīties Latvijas valsts nākotnē. Es domāju, ka mums ir arī šis pamats skatīties ar gandarījumu Latvijas valsts nākotnē. Mēs varam lepoties un būt lepni par to, ko esam sasnieguši. Tāpēc es vēlreiz apliecinu, ka es strādāšu tā, lai
politiskās partijas, valdība, Saeima tiešām būtu kā komanda, lai tie lēmumi, ko mēs kopīgi pieņemsim,